Viss easy. Nu, labrīt visiem! Ko mēs šeit daram? Šodien ir normāls ziemīga diena. Beidzot DRs. Visi jau zinat, kas ir DRs. Šitais te. Te ir tagad tumšs. Jā, brauks uz saldu, uz nelielu, kā saka, remontiņu un tuningu. Jātiek galā ar sajūgu, vēl pāris lietām, kas saka, sagatavot nākamajam pavasarim sezonai. Čau, vecīt. Nu kā ir? Nu neko, normāli, cīnamies. Es tev atvedu vienu brīnumu. Šito te. Tu man pastāstīs, kas tev, Es tev izstāstīšu, jā, kas viņam plānojās, ko varētu izdarīt. Uz ziemu tev būs ko padarīt. Jā, cerams jau, ka mēs to ātrāk izdarīsim. Nu, tas viss tā nesteidzīgi, viss, jā. Pasies, ka padusē un paceļa, ne? Te mācam iekšā. Opiņā. Tu, ka piedarbināsi, ieliksi pirmā robā, sapratīs, viņš uzreiz velk, jā, viss tur. Un neitrālā nevar ielikt, ka tu apstājies, ļoti. Nē, tā tu viņu ieliksi. Viņš ir robā. Welcome back there, vai ne? Jā, bet nu labs, es saku, kurzems tetiņu novālē ar viņu vienkārši. Monstrā brauc. Gribēja tikt no viņa vaļā un beidzot viņš ir atkal atpakaļ, vai ne? Jā. Ar Ivaru esam sarunājuši to, ka DRs, kā saka, ir pieņemts uz remontu, uz upgrade, un gan jau jūs nākamais videos redzēsiet, sapratīsiet, kas notiek ar DR, kādi ir bijuši update, ko mēs esam uzlabojuši, kas ir samainīts un tam līdzīgi. Es uzjautāšu Ivaram tādu provocējuši jautājumu, ko tu vari labu un ko slikti var pateikt par KTM. Pasaka, neprovocē man, jā, uzreiz daudziem tā būs sāpīgā, visi saka, KTM lūst. Nu, davai stāst, tu esi saimnieks, un kas tas tāds ir? Tas ir KTM 990. Nē, 950. Nu, pastāstīja pat divos teikumos. Nu, man pa lielam šogad nekas nav salūzis. Nu, man tas mocis pirmo gadu. Vienīgā lieta, kas man bija, ka no kartera ventilācijas mazliet pūta iekšā eļu gaisa filtrā, bet samainīju šeit vienu blīvumi. Nu labi, tas ir blīvs, jā, tas ir tāds izējošs. Nolietojās, tas arī viss. Pārējais viss forši, braucam. Nu, mīnus. Degvielu varētu ēst kādu 6 litri, bet visu nevar gribēt. Labi, nākamais vēl viens jautājums. Es tev esmu prasījis pa telefonu, bet paprasīsim arī tā, lai pārējie dzird. Ja tev būtu tagad jābrauc tālāk ceļojums, brauciens, vai tu uzticētos šim mocim un tu brauktu un zini, ka jā, viņš man aizdīs un atradīs? Jā, mierīgi. Es domāju, ka noteikti, tāpēc, ka, pirmkārt ir pašam sagatavot, neviena tehnika jauna veca tev nepalīdzēs, ja tu pats viņu būs sagatavojis. Tāpēc mēs viņu mierīgajā sezonā saliekam, sadaram visu tas, kas tev šķiet nepieciešams, un mācam. Labi, bet tos tekstus, ko saka, ka KTMs lūst un neusticams, tu vari, kas saka, to stereotipu laust vai piekrīt daļai, vai nē? Es nevaru piekrīt. Zini, ka tagad visi, nav KTMs, es zinu KTMs, bet, pajautāju godīgi. Skaties, šodien mocim padēs, cik panelē ir. 104. Gaisam spīd, jā. 104, kur 105, jā, praktiski. Un viss, un pa lielam mizojam. Viss notiek. Šķil, brauc. Jā. Galvenie periodiskie darbiņi un aiziet. Viss kārtībā. Jā, tieši tā. Ko dzirdējāt, jā? Visi, kuriem nav KTMs un dzirdējuši esat, ka runā par to, ka viņš lūst un vēl kaut kas dzirdējāt, jā, personīgi no Ivara atsauks un jāmās tikai. Protams, tas ir detaļas mainīt, laicīgi sakot. Ko tas zina? Jā, un viss jāmās tikai. Kā tev šitais priekšējais vējas tikals izliektais ar parastiem lukļiem? Kāpēc neliki lēcus no reitgāžu? Lēcu. Maksā? Saprat, jā. Komplekts tur maksā, cik bija 540 eiro? Jā, šitais maksā tā 136 vai cik? Tā viss sūtīšana 160. Jā. Smuki ir, par buferi, ja sākumā varbūt es teicu, ka ir ok, bet
kad nāk jau kaut kā 200 km, tad jau sāk bišķiņ pūš manam augumam. 200 km. Nē, 200 km nobraukt. Kur es nevaru aizskārt. Man ar tā ir, neuztraucies. Bet, zini kā, galvenais sāk kustēties. Pierod, vai ne? Jā, sāk kustēties. Nē, protams, tas ir uz vienu pusi un pārsvaries, jā, pierod. Tev ir 265, jā? Jā, augstākais, jā. Man ok. Man vispār būs. Tā, stūri tev nav celta, jā. Tāpēc, ka tu esi jau īsāk augums. Man nekus rādīja, man bija tie, jo man nevajag. Es sapratu, ka man to nevajag. Jā. Amīšu forši, viņas var tos cietības regulēt un sākumu. Pavisam savādāk, jā, Mīši, jā. Man ir vispār nosēžās, bet apsēdies, jā, viņš nosēdies. Jā, tas ir tā, kā es teicu, tie, kas ir pabraukuši ar KTM 950, 990, tad saprot, kāpēc tie džeki čurā biksēs, ka vienmēr izbrauc, jā, un tad ir skaidrs. Brauc prātīgi, lai tev labs projektiņš ar dēru. Skrūvē prātīgi. Jā, skrūvē prātīgi. Tagad ir pats tā kulminācija, kam šis video arī vēl daļai top, kad mēs aizbrauksim, paskatīsimies vienu moci. Kāds mocis, lai paliek noslēpumā, tāpēc turpināt skatīties, un tad jau redzēsiet vēlāk. Pēc kā braucam? Pēc kātama. Viņi visi saslimst. Jā. Esam atbraukuši skatīties mocīt. Tūlītās jūs redzēsiet arī kādu, kurā vietā mēs esam. Mēs esam tālu no mājām, mēs esam pie Lietuvas robežas. Kā saka, pie Lietuvas robežas esam. Ko tu tur aiztiec, jau sveši moceli? Viņš sausi? Jā. Brīnums. Ko jūs sakat tev pa KTM-u? Ir vērts, jēm? Pa lielam viss ir apskatīts. Viss parūcināja, paskatījāmies. Protams, kas uzreiz ir riepas šeit nav pareizās. Kaut kāds šeit, piemēram, veistiklam ir ieplaisājis. Bet, protams, mocis nav jauns. Viss ir pilnībā sterils. Vienīgais no stāvēšanas ir noputējis. Višķiņ te tāds dublīts ir, kur pārdzenot, bet viss ir. Te uzreiz ir KTM problēmas jānovērš, kas ir otrs ventilators, vēl visā tāds sīkumi, bet, ir ok. Šādi te izskatās tas jaunais panelīts. Viss super, viss labi rūts, viss strādā. Viss ļoti labi rūts strādā. Vajag man uzkāpt pie oranžajiem KTM. Noteikti tie, kas mīl KTM, tagad rakstīs, jā, davai roli, ņem pērts. Viens no iemesliem, kāpēc nevar paņemt jauno Teneri, ir finansiāli apstākļu dēļ. Šis ir daudz lētāk un uz doto brīdi var paņemt šādu. Es domāju, ka ir jāņem neko sakat, jāņem un jāmauc, kas saka. Es esmu kļuvis par KTM 990 Adventure īpašnieki. Jā, visi tagad davai bombiet iekšā, jā, roli, muļķis nopirk KTM, vēl kaut ko. Moci, kurš nav uzticams, jā, vēl nezinu ko, un šitā te blā, blā, blā aiziet, jā. Viens no iemesliem, un tagad es varēšu veidot kontentu, jums filmēt, stāstīt, vai tiešām viņš ir neuzticams, kas viņam lūst, un ko visi pasauli runā. Stāstīšu, rādīšu Instagramā, tieši tāpatās, tāpēc sekot man Instagramā, redzēsiet, ko es esmu viņam izdarījis. Te turpmāk viņam kas saka, sagaida dažas izmaiņas, jā, tam līdzīgi. Un tā kā jā, viss notiekās. Un tagad mums viņš jādabū ir busā iekšā un veiksmīgi jānogādā līdz mājām, nesaskrāpējot, jā. Prātīgi, jā, nesaskrāpējot, jā. Tur, ka tā dēļa nenošķūst. Tas dēļas nenošķūst. Mocis ir iekrāmēts. Labi, liels paldies tev. Ja, par labi. Tev uzlīmes no mūsu biedrības savu dūrā. Paldies. Laižam. Labs pirkums. Jā. Labi, davai veiksmīgi. Paldies. Čau. Nu ko?
Es pat nezinu, ko lai saka. Noteikti ierakstiet komentāru, ko jūs domājat par šādu variantu. Vajag vienkārši pamēģināt kaut ko jaunu. Pamēģināsim KTM, pabraušu kādu laiku, sapratīs, kas tas tāds ir. Kas saka, laipni lūdzam KTM bariņā, jā, mani? Viss. Tagad mēs laižam mājās, mums ir tāls ceļš, mājām ceļš. Paldies, ka skatījās, rakst komentāru. Noteikti piesakot Instagramā, visādi story būs par KTM un visādi mazie video, bildes un tam līdzīgi. Tagad davai, čau visiem!